Tas ir stils vai jūras zils? Tas ir stils. Rope jumping sloks papīra fabrikā vai nūdistu pludmali Lielupē? Papīra fabrika. Smiltis botās vai skujas papēžos? Lai iet labāk smiltis botās, jo skujas papēžos tā pieredze, kāda ir bijusi, nav pat labākā. Ūdens mocis jūrā vai ūdens laips Lielupē? Lai iet ūdens mocis jūrā, jo ritīgi var, zin, kā pagāzēt, man tā nesen ar tieši gāzējām, bija diezgan nice. Kafija jomas ielā vai termos kāpās? Lai iet labāk termos kāpās, tomēr, zin, kā mēs tādi, kā saka, latvieši un gribam tuvāk pie dabas ik pa laikam. Kūrorta miers vai pludmales drāma? Pludmales drāma, dzīvē jau laiko ir kaut kāds notikums, vai ne? Melens mežā vai zemenes tirgū? Melens mežā, zin, kad parasti atrod kaut ko pats esi sameklējis, tad tas liekas 3 reizes vērtīgāks. Skrējiens pa asfaltu vai pastaigi pa laipu? Lai iet pastaigi pa laipu, ceļi jāsargā. Rainas rajonā vai Aspāzija azotē? Rainas rajonā, jo, kā saka, tas viss nāk no rajona. Let's go! Ozols Jūrmalā vai Zīle kabatā? Labāk Ozols Jūrmalā. Repa batls ar ķemernieku Ansi vai vēl viens fact konts ar asarnieku Čižiku? Tur bez variantiem. Labāk ar asarnieku Čižiku konts. Dūņu vāna vai peldi jūrā bez plāna? Lai iet labāk dūņu vāna, jo peldi bez plāna, tas ir bišķiņi riskanti, labāk dūņus. Spā halātā vai pie jūras hūdijā? Pie jūras hūdijā tas nozīmē bišķiņi vēsi. Labāk, lai ir halāts un spā. Saulēks pludmalē vai rīta migla ķemeru tīrelī? Es domāju, ka īstenībā ķemeru tīrelī tā migla arī varētu būt tīri normāli, lai iet. Vilnis vai vinils? Labāk, lai vinils.